Manipulējot ar maziem sagataviem tuvu ātri rotējošiem instrumentiem, piemēram, zaļa asmenim vai frēzei, mēs riskējam ar nelaimi. Es zinu, par ko runāju. Par laimi ir pieejami ērti palīglīdzekļi, piemēram, Smallfix. Labdien! Mani sauc Toms Kasenski, un es vēlos jums parādīt, kā droši apstrādāt mazus detaļus. Mazā izmēra sagatavējam mūsu pirksti nonāk bīstami. Tuvu instrumentam un jebkura kļūda vai negaidīts notikums var nozīmēt traumu. Koksne nav viendabīgs materiāls, tāpēc jebkurā brīdī var notikt neparedzēts atsitiens. Tajā brīdī jūs nevarat kontrolēt ne sagatavis, ne pirkstu kustību, kas to tur un nelaimēt klāt. Tāpēc mazākus gabalus vienmēr vajadzētu nostiprināt kādā ierīcē, kas nodrošina stingru nostiprināšanu un vienlaikus ļauj kontrolēt sagatavis kustību ar pirkstiem drošā attālumā no instrumenta. Šāda nostiprināšanas ierīce ir, piemēram, Smallfix. Ar 2 rokturiem tas ļauj droši turēt sagatavi, kuras garums ir līdz 250 mm. Ja jūs jautājat, kur ir robeža starp sagatavi, kas ir pietiekami liela, lai to vadītu ar kliku roku, un sagatavi, kuru labāk nostiprināt turētājā, tad tā ir tieši tik liela, cik var ievietot Smallfix ierīce. Tātad, ja sagatavi ietilpst ierīcē, izmantojiet to. Un kā tas darbojas? Līdzīgi kā galvnieka skava ar vītņotu vārpstu un 2 vadības stīmiem. Par tiem attiecībā pret fiksēto žokli, respektīvi 2 fiksētiem žokļiem, pārvietojas viens kustības. Starp vienu fiksēto un kustīgo žokli varat nostiprināt sagatavi. Un kustīgā žokļa pozīciju vēl nostiprināt ar skrūvi, lai vārpsta nejauši negrieztos un regulējums neatbrīd. Uz katru fiksētā žokļa ir viens rokturis, kas ļauj stingri satvert ierīci un vadīt sagatavi, neļaujot pirkstiem nonākt bīstami tuvu instrumentam. Ja apstrādājat vairāk nekā vienu gabalu, tātad 2 vai vairākus vienādas sagatavis, ir izdevīgi tos nostiprināt viens pret otru. Pirmkārt, tas padarīs jūsu darbu efektīvāku, un otrkārt, žokļi nekrustosies, tie paliks paralēli, un tādējādi saskaras virsma starp sagatavi un žokli būs lielāka, nekā tad, ja žoklis tomēr būtu nedaudz slīpi. Es saprotu, ka draugu acīs no kroga jūs, iespējams, neizskatīsieties pārāk skarbi ar Smallfix ierīci, aizsargbrilli un austiņām. Bet godīgi sakot, vai vēlaties iegūt viņu abrīnu kā vienacens vai dzirdīgs skarbais bez pirkstiem? Tad jūs vairs daudz neko nesalabosiet, un tas man tiešām nav tā vērts.